Sveiki visiem! Šodien ir pirmdienas pēcpusdiena. Esam ar Kasparu atbraukuši uz Liepājas ezeru. Pamēģināt noķert kādu jaunu rekordiņu šajā ezerā. Gan jau šodien būs, ne? Jābūt ir. Asara rekords. Asara rekords. Varbūt kādu līdaku rekordu uzķersim. Kas to lai zina? Labi, mēs makšķerējam. Līdz vēlākam. Redz, Kaspars asaru smuku noķēra. Rītīgi labi liepājnieks. Nu, krūt, superīgi. Nu, šitāda te pirmā liepājnieka šodien iebrauc. Pirmais metiens uzreiz tādu mazu siltīti. Liepājnieks atkal skaistās. Superīgi. Redz, kā Liepājā skaisti asari ķerās. Nu, ne, šodien labs, labais. Smukulīts. Ļukš un aizpeldēja. Mēs turpinām makšķerēt. Redz, dzird liepājnieks, atkal viens pieķērās. Bet šoreiz tāds neliels liepājnieciņš pieķērās. Skaistulīts. Vat šitā. Tā mēs te šodien tagad makšķerēsim. Ne? Kaspar. Hops, redz, smuku atlaidīšu. Hops. Labi, turpinam copīt. Liepājniekā zivs vienkārši daudz ir. Mēs te velkam jau, kurā zivs jau. Es nezinu, vai sačaku vajadzēs, bet kaut kas normāls pieķērās. Mazā līdeķela, man liekas. Nekas vairāk tas nav. Es domāju, ka nekas liels tas nav. Mazā līdeķela. O, interesantāk izmēri līdekre. Jā, skaisti. Ops, atkal izliec ārā, jā. Tā mums te visu laiku gadās. Paldies, Kaspar. Nu, redz, otrā līdaka jau šodien. Zivs liepājniekā ir, kā parasti. Nu, redz, šitādi te skaistulīti mazi. Ops, aiziet. Aizpeldēja. Mēs jau esam krastā. Ir man zivs, Liepājas asaras ir galā. Nav liels, bet ir. Te viņš arī ir. Skaistus upā. Nokrit no āķa. Nu tāds maziņš. Ļoti maziņš, bet ir. Hops. Aiziet. Skaties, tur man liekas forela galā. Ritīgi gāja pa gaisu, paņēma. Mazā forelīte Liepājas ezera. Tā lec ārā tā kā forela. Pilnīgi virs ūdens, uzreiz viņu paķēra kā iemet. Mazā forelīte, tiešām. Zaļsvārcīte maziņā. Ojejoj. Tā kā forelītes lēc gaisā. Redz, šitādas te mazās forelītes te ķerās arī. Kur no plaķinītes palika. Brīvosim viņu. To mazo forelīti no šitā. Mazās forelītes pieķērās tomēr. Ārprāts. Ja tā ieķēries tas āķis. Uķ, neslīd ārā no rokām, turēs. Un jāizņem ārā tev āķis. Ops. Tāds maziņas forelīts. Ops, aiziet. Un redz, cops ir daudz Liepājas ezerā. Nu, pietiekam daudz, ja salīdzinu, ka mēs bijām aizbraukuši ekspedīcijā uz Vilgāles ezeru, tad tur mums gāja ļoti smagi. Ļoti smagi mums tur gāja. Neķērās zivs nevēl, visu dienu nomakšķerējām. Un cik mēs? 9 zivs noķērām, vai ne? Jā. 9 zivs, tas ir 6 līdaks. 1 līdaka, 5 līdaciņas. Nu jā. Šitās te viena suga jau bija, kā varētu teikt. 6 līdaks un 6, vai tas ir 3 mazas asarīši. Pa visu dienu nobraukājām visu perimetru. Pašā sākumā, kad iebraucām, tad viena maza līdaciņa uzķērās un pa pārējo perimetru, kur braucām, neviena copa vispār nebija. Vienīgās copas, kur bija, tas bija pie salas tās, kas tur ir. Tur mēs arī visu savu zivs noķērām.
Viena tikai bija tāda 73, 74 kaut kur tāda lielākā līdaka. Vēl jau bija kaut kādas mēra līdakas arī, tās jau arī bija mēra līdakas. Kādas 3 vai 4 bija mēra līdakas no tām visām. Nu, man tās toči nebija, ko pirms tam es neķēru. 3, 4, tā kaut kur. Nu, tā mums tai Vilgāles ezerā gāja. Labi, mēs te Liepainiekā tagad mēģināsim noķert kādu mēra līdaku pagaidām. Tā viena jau tā bija mēra līdaka. Bet, nu, makšķerējam. Šodien te mums pērkoņi negais un visādas lietas notikās. Visi sabijušies, neviens nemakšķerē, mēs vienīgi izbraukuši esam. Viss ezers mums pieder. Ne? Neviena makšķernieka te nav. Vienreiz no krasta puikas makšķerē. Ir atkal zivs, ir zivs man galā. Atkal. Skaists asars Liepājs paņēmis. Skaties, tik asar te ir ļoti skaisti. Redz, kāda skaistuļi te ķerās. Superīgie. Nu jā, tāda mums te ir šodien. Aiziet. Labi, mēs makšķerējam. Mēģināsim vēlāk aizbrauksim bišķi tālāk tur. Šodien mēs te iesākumā pa pašu sākumu te, kur ir tas Attekas sala, jā, šitā bija, ne? Pie Attekas salas mēs te pamakšķerējam, putnu tornis te patā mēs te pamakšķerēs, jo tajā pusē bija baigais melnais mākonis. Negribējās braukt, pērkoņi negaisā iekšā, tāpēc pagaidām, kad tas tur pāries, tad bišķi vēlāk aizbrauksim tālāk. Labi, mēs copējam. Būs kādu zivu parādīsim. Kaut kas saka, labs paņēma atkal. Es nezinu, varbūt tā cerams, ka tas ir liels asars, bet nevis līdaka maziņā. Cīnās labi. Tiešām skaists asars Liepainieks, vai ne? Šis jau ir pat mērīgi cienīgs. Var pat pamērīt, cik tas liels ir, ne? Tāds skaistuls. Hopā! Ir, super! Skaties, kas pa lielu skaistulu. Pamērīsim, cik viņš ir, ne? Pamērīs to asarīt skaisto. Cik tā viņš mums te ir. Ielēc tur, kur nevajag. Ļoti atsperīgs viņš ir. Asarīts mums ir. Nav nemaz tik milzīgs, bet vienalga. 28 centimetri. Tāds skaistuls. 28. Superīgais, ne? Labi, lai šitas pelda tālāk. Necepsim viņu pannā. Hopts, aiziet, lai vēl kāds smukulīts pieķerās šodien. Pagaidām es makšķerēju tikai uz rotiņu. Kaspars pamēģinājās to izdarīt. Pagaidām tas nenost... Nē, tas bija izdarīts pirmīt. Nē, tas bija vobleris. Voblerīt. Tvičotājs. Uz tviču. Kaspars uz tviču pamēģināja, neķērās. Tagad uz viņam bija jākal tas nosaukums. Telespinner. Mēģina. Tā mēs te pamakšķerējam pa Liepājas ezeru. Eksperiments. Makšķerēšana tas jau ir viens liels eksperiments. Vai ne? Te eksperimentē un skaties uz kādu mānekli, tev ķersies kaut kas. Pagaidām man veicies ir uz šito te, reku akal uz rotiņu, vienkārši iet labi. Skaists asars akal paņēma. Sevički ir, redz, akal skaistuls smuks. Sevički ir rotiņš, šodien man te strādā labi. Skaistuls. Aiziet. Liepainieks apeldējuši te. Jā, tā mums te ir. Tā ir. Uz rotiņu. Pilnu laivu ar visādiem mānekļiem, bet makšķerē tikai ar rotiņu. Kādu līdaku atnāc līdz, tu redzēji? Paņēmi jau arī. Paņēmi? Te patām pie laivas pienāca klāt ritīgi skaistulīt bija. Jau iegrāva mutē, bet nevar. Jā. Ritīgi super, ne? Reku, tomēr viena laiva bijusi. Tā bija mēra bija. Jā, tā bija mēra līdaka smuka. Visu iegrāva, visu mutē, kā viņi neuzcitās. Es nezinu, tā jau bieži vien gadās. Tās līdakas it kā ņem, bet neuzķerās, ne? Ņems ar viņu aizgājas to pusi, varbūt paņems vēl reizi. Jā. Vajadzēja pamēģināt tādu lielāku mānekli, varbūt šitā grib apēst kaut ko lielu mānekli. Jā, šitā smuka, un tas ūdens caurspīdīgs, ne? Jā. Ūdens caurspīdīgs, viņa uzreiz
Bija skaisti redzam arī. Es nezinu, varbūt tev brillēm bija labi redzam. Arī bez. Jā, es tev šitam brillēm jau vajag labi redzēt. Pilnīgi tā ļoti spilgt rādījās. Tā līda. Redzēs, viņa ņems te vēl vai ne? Ne? Neņems. Es vajag uzcert bišķi jau visi tu bremzi. Bet viņa neuzķērās nemaz, ne? Brīnums. Es neiet, cik viņiem bija māneks, un tad bremzi bišķi. Jā, zivs te ir skaisti. Nu ko, mēs tagad te pamakšķerējām gar šito priekšu te, kur parasti makšķerē. Gar Atakas salu un Putnu torni te. Tagad pabrauksim tālāk dziļāk ezerā, paskatīties, kas tur notiek. Varbūt, ka tur mums veiksies kādu monstru noķert, ne, Kaspar? Lēnām pabrauksim uz velcīt, pavelcēsim uz to pusi. Pēdējo reizi, kad ar Kasparu mēs te braucām, viņam baigi labi gāja uz velcīt. 3 līdaks pēc kārtas. Viņš tikai neliek virsū to savu super mānekli. Viņš taup kaut kādam momentam. Ne? Labi, mēs braucam. Būs zivs, atkal atrādīsim. Nu redz, vēl viens skaistuls liepainieks. Vēl viens tāds pats nāca līdzi, varēja redzēt. Vairākas reizes ķēri. Nu, superīgi. Asarīši ir te ezerā, vai ne? Mēs tālu nekur neaizbraucam, izdomājam te pat vēl paķert asarīšu vai citu zivs kādas. Redz? Kaspars noķēra līdaciņu. Superīgi. Rotiņš atkal nostrādāja, ne? Eku, man arī pieķērās. Ir! Asars man atkal ir. Dupletā mums te iet pongš. Jau kurais asars? Es aizbirs atķeksēt. Man bija tur viens asars un tagad vēl viens un tev līda. Mums jau ir 13 zivs jau laivā šodien jau. Un cik tu mēs te nemakšķerējām ilgi? Stundu pat nav nemaz. Nu, superīgi. Skaisti copīt. Nu, redz tādu skaistulīti. Hop. Superīgais asarīns. Hop. Redz, Kaspars atbrīvo savu super līdeķeli. Nav tikai liela izmēra. Nu, asari bija tāda normāla izmēriņa, bet līdaks tāda super Nu, tā viena, jā, tā bija mēra. Jā, un tā, kas atnāca līdzi, tā bija smuka, vai ne? Bet, nu, super. Es jau zāles esmu saķēris, te zivs nevar noķert. Tā, mēs turpinam te copēt. Redz, liepainiekā ir skaisti asari. Skaisti asari ķerās. Hopā! Superīgie. Nu, ne? Vau, šis arī skaistos. Aiziet. Jā, šodien ir labi copi. Redz, tāds skaistolīts. Hop, hop. Labās arī peldies. Nu ko, tomēr mēs nolēmām, pietiks mums te ķertās zivs tik daudz, mums te labi ķērās. Tagad aizbrauksim uz mūsu slepeno vietiņu, kur mums baigi labi zivs ķerās. Mēs laižam prom. Redz, atbraucam tagad dziļāk ezerā, pamēģinām šitai vietā, kā mums te ies, tā jau redzēs. Braucām veselu mūžību likās. Motors tik ātri nestum, lai ātri var atbraukt gandrīz uz otru galu. Tagad sākam pamazām te mētāt, testēt, kas te strādās, kas ne. Mēģināsim te līdaks noķert iesākumā. Pēc tam jau gan rotiņu arī palaidīs dziesmā. Varbūt, ka ezera vidū kāds liels asars te būs. Kas to lai zina? Ko tu, Kaspar, mētā? Vestini, jā? Vestini. Ap divi mēs ar vestini gumijām. Viņam tikai citādāks, man savādāks. Man ir tas tur bultečs. Kaut kāds bultečs šitas bija. Ar tev kas bija? Tas bija tāds... Nu, super. Mēģinam te.
kaut ko izmānīt, noķēra kaut kādu nezāli. Tagad jau ir viss nezālais trāpa, viss ir ļoti stiprs tāds, vairs tik viegli nevar izraut, kā pavasarī, kad viņas sāk tikai augt. Tad viņas vēl ir mīksts, tagad tās zāles viss ciets. Viss cietas ir. Nu redz, šitādu te vestini, šitādu pamēģinu. Manīs, kā mums te ies. Būs kāda lielā līdaka vai nebūs? Liepāja nekā šodien. Redz, te asarīši arī ir. Kasparam ir jau viens. Kā iemet rotiņu uzreiz ir. O, ne? Superīgi. Bet līdaks pagaidām plusē uz lielāku māneklu, ne? 15 zīvis mums jau ir ar laivām pabijušas. Superīgs vakars. Copīt nu jau praktiski aizies, ne? Redz, Kaspar atrāda to savu asaru skaistu atkal. Nu, redz, atkal ir asarīts, superīgi. Ir atkal asarīts. Bet līdaks pagaidām mums te klusē. Bet asar tādu trāpās tīri labi izmēri, ne? Tu domā, ka tas nav tas īstais. Bet asarīši te ir, jā. Var asars ķert arī. Nu, super. Tā mēs vēl te mētājam, bet līdaks pagaidām neesam noķēruši nevienu te šajā rajonā. Bija. Nu, redz, jāņem ir rotiņš rokā. Es te ar to lielo gumiju mētā, tagad uzliku šitādu vestiņu. Bet, nu, neviens nebija. Nomētā te gar zālēm. Vienkārši, ka varētu būt, bet tagad Kaspars teica, ka te būs asari. Izrādās arī viņam taisnība. Te viņi ir. Vienu jau viņš noķēra. Es mēģināšu ar kādu noķert. Mēģināšu ar kādu asarīt te. Hopts, iemetam pie zālītēm. Tur viens sēž un gaida man rotiņu. Tuk, tuk, turuk. Bet tā mala viss ritīgi melnais, tur viss iet vaļā, ne? Mums baigi paveicās, viņi nav līdz mums atnāku. Nesmukais laiks nav atnācis līdz mums. Jā, viņš aizgāja garām jau. Pirms mēs atbraucām uz copu, tad bija tas lielais lietas te. Ir? Nu, es saku, tas bija vienīgais asarīts. Jā, nē, tev vēl viena copa bija. Jā, te pašā punktā iemetu. Nu, 2 asari šī vietā. Liepās ezera, tas jau ir daudz. Nē, nu te jau parasti nekad nav bijis tāda daudz asaru vienā vietā. Kas tas tāds bija? Nē, tās bija zāles drīzāk. Tās bija zāles. Domāju, ka copa. Bet izrādās, tās bija zāles. No tā viņš ir. Nu, redz, bijām aizbraukuši tur tālumā, bet tur mums galīgi švaka gāja, nezinu, kāpēc. Negribēju šodien tur zivs ķerties. Kasparam, cik bija? 3 asari tur, jā? 3 asari, atbraucām atpakaļ, un te atkal ir copa. Kaut kas te tāds interesants pieķēries. Izskatās pēc līdaks vairāk sitā. Nē, smuks asars pieķērās izrādās. Tiešām, smuks Liepājas asars, lielākais pasaulē. Paldies! Jā, šodien lielākais asars pusķērās, ne? Jā.
lielākais skaistuls šodien uzķērās. Te ķeselē ieķēries. Kāpēc nedabūt ārā? Šitāds te skaistuls šodien te. Hops, aiziet. Es aizmirstu pavisam pamērīt. Vajadzēja pamērīt. Šis jau bija, man liekas, lielākais, kas šodien uzķērās, vai ne? Jā. Labi, šoreiz nepamērīju. Jā. Neko, turpinām makšķerēt. Skaties, Kasparam arī ir asars. Uzlikt mazo zivtiņu uzreiz. Tas arī smuks. Šito gan nomērīs, jā? Maziņš. Re, asara liepaini. Pār pa 20. 21 centimetri. 22. Skaistuļi tādi te ir. Tas bija bišķiņ, bet ne tik liels. Paskaties, kā uz gumiņu uzreiz uzbrukt, ne? Man vajadzētu paņemt asaru makšķerīt mazo. To būtu forši vilkt. Šitas jau tomēr ir bišķi jaudīgāks, ar ko es te mētā tagad. Tā ir mani tā crazy fish līdz 7 gramiem. Ar to būtu tādu smuku pavilkt. Redz, tā mēs te šodien vēl makšķerējam. Viens tomēr tur arī pīderē, ne? Es domāju, vai tad neviens vairāk nemakšķerē, bet viens izrādās ir vēl. Te no krasta arī makšķerē, re? Lielāks medūs. Redz, copu esam beiguši. Esam jau krastā, laukā jau tumši, uz ezera jau tumši. Interesanti copu sanāca. Labi, tur tālāk, kad aizbraucam, tur mums nebija nekāda labā copa. Tur 3 asari tur pieķērās Kasparam, tas arī viss, vairāk nekas nebija. Tad izdomājām, ka jābrauc atpakaļ. Un kopā noķērām 21 zivu. Nav nemaz tik slikti. Tā. Interesants cops sanāca. Labi. Paldies, ka skatāties. Un tad jau līdz nākošai cops reizei. Čau visiem. Jauku vakaru.